Platonam dialogā dzīves ir tāda beigu aina, kas man ļoti patīk. Simpozijas ir beidzies, sarunas ir beigušās, vīns ir beidzies, viss ir aizmiguši un jau gaisma aust, un Sokrats pēdējais vēl stāsta pusaizmigušiem draugiem par to, ka komēdijas rakstītāji, varbūt arī labi traģēdijas rakstītāji, un kaut kādā ziņā es, protams, ar viņu šobrīd asociējos vai sev vismaz. Un par savas uzstāšanās moto es izvēlējos šo te izteikumu no 7. gadsimta pirms mūsu ēras grieķu dzejnieka. Lapsai ir daudzas gudrības, bet ezim viena liela gudrība. Izteikums ir diezgan neskaidrs un tāds noslēpumains, bet jāsaka, ka daudzi autori ir mēģinājuši tos gadsimtu gaitā komentēt, tā skaitā visu rīdzinieku draugs Jesse Berlins. Un tā doma tur ir patiesībā jau šķiet nojaušama. Proti ir cilvēki, kas pievēršas vienai problēmai, vienai jautājumam, vienam kaut kādam uzdevumam, ko rūpīgi pēta, strādā pie tā, sistemātiski strādā, pamatīgi. Un ir tādi, kurus vairāk interesē savienot nesavienojamas lietas. Strādāt daudzos līmeņos, pieskarties vienam, otram, trešajam jautājumam, saskatīt kaut kādas saistības. Un, protams, šeit runa ir it kā par tām zināšanām, bet skaidrs, ka tas varētu būt arī raksturs vai vispār, nezinu, kāds cilvēks ir, un esmu pārliecināts, ka katrs no jums pazīst kādu ezi vai laps, un gan jau arī šajā auditorijā neviens vien sēž mūsu vidū. Bet es šo jautājumu gribēju skatīt tieši saistībā ar augstāko izglītību. Un proti ar jautājumu par to, ko mūsu izglītība gatavo, ežus vai lapsas. Uzreiz jāsaka tā, ka visi komentētāji praktiski, no tiem, ko es esmu lasījis, saka, protams, ka būt ezim nav slikti, būt lapsai nav slikti. Vēl labāk ir tā kā apvienot. Bet tas nav negods, būt vienam vai otram. Bet tomēr, ja mēs domājam kaut vai par to pašu augstāko izglītību, man liekas, ka tur iezīmēs viena problēma. Protams, ja jums ir tāda stabila situācija, skaidra situācija, tad, protams, varētu būt, ka drošāk ir gatavot ežus dzīvei. Jo viņi droši vien daudz lietas izdara pamatīgāk un labāk. Bet, ja mums ir nestabila situācija, tad ar ežiem ir acu mirklī problēma. Visticamāk būs ežu pārprodukcija. Mēs sagatavosim 20 ežus vienam darbam, un izrādās, ka šim darbam vajag tikai 10. Un ko tad ar tiem pārējiem darīt? Un redz, skaidrs, ka man liekas, ka mēs tomēr dzīvojam situācijā, kura ir mainīga un nepastāvīga. No kā šķiet izrietētu, ka man vajadzētu teikt, ka mums vajadzētu sagatavot lapsas. Un kaut kādā ziņā tas tā ir, bet ar niansi. Proti, manuprāt, augstākā izglītība vienmēr ir gatavojusi lapsas. Tā augstskolas specializējās lapsās, nevis ežos. Un tur ir kaut kāds pārpratums, ko es dzirdu atkal un atkal, kuru, man liekas, pat nevar izskaidrot tikai ar kaut kādu tādu tehnokrātisku tādu alkām pēc strādniekiem un pēc tā, ka universitātes ražotu strādniekus, kurus pirmajā dienā pēc izlaiduma var pielikt klāt pie ne iekārtas, bet pie galda un pateikt uzdevumu, un viņš sāk rakstīt, jo viņš jau ir 5 gados iemācījies. Visticamāk, tas tā nav, un universitāte nekad nav mēģinājusi šāda kļūt, un arī, manuprāt, nevajag kļūt. Tas, kas man liekas interesanti, ir šis pārpratums, un viens no tiem skaidrojumiem, pie kā es esmu nonācis, kas varbūt ir kļūdains, protams, secinājums, ka universitāte un vispār izglītības sistēma
vienmēr ir strādājusi, izmantojot tādu, ko varētu teikt par tādu pastarpinājumu metodi, ko mēs arī mazliet jau dzirdējām. Tu mācies datoriku, bet tas tev palīdz domāt. Ja tu domā par vilcieniem, kas brauc no Jelgavas uz Rīgu ar ātrumu 30 km/h, pieņemsim. Ja? Bet ne jau par tiem vilcieniem ir runa, bet par to, ka tu iemācies domāt un tā tālāk. Un tā mums ir visu, un tas ir arī augstskolā. Proti, mēs, kaut vai esmu filozofs pēc izglītības, kāpēc mēs lasām Platonu, un ne jau tāpēc, ka tikai tas Platons ir svarīgs, bet tāpēc, ka domājot par Platonu, es labāk varu iemācīties kaut ko citu domāt. Vai domāt vispār. Bet tā problēma ir, ka man liekas, mūsdienās šīs pastarpinājums vairs nedarbojas, ka cilvēki to nesaprot. To nesaprot studenti, to nesaprot darba devēji, un man liekas, arī pasniedzēji paši nesaprot. Ka tur tā spēja no tā vispārinātā vai distancētā vai abstraktā pārslēgties uz konkrēto pielietojumu, ka tur kaut kas pazudis, kaut kas nav saprotams vairāk. Un tā ir vienkārši kaut kāda laikmeta iezīme, nevis tā pati metode ir slikta, bet viņa vienkārši mūsdienās vairs, manuprāt, nedarbojas. Un tāpēc, manuprāt, ir daudz sistemātiskāk un pārdomātāk jāmēģina augstākajā izglītībā realizēt šo, labs izglītošanas programmu, kura ir man pieticīga, proti tā prasītu radikāli mainīt augstāko izglītību, bet es šeit izvēlējos tādus 3 punktus. Pirmkārt, manuprāt, ka daudz skaidrāk būtu jānodala bakalaura studijas no maģistra studijām, ka šobrīd it sevišķi pēc grandiozā Boloņas procesa ir kļuvuši tik pašpietiekams un tās visas fakultātes, specialitātes programmas, ka tur tā atšķirība vairs nav. Un, manuprāt, ka bakalaura studijas ir tās, kur cilvēkiem vajag dot iespējas iepazīties ne tikai ar vienu specialitāti, bet ar vairākām. Varbūt kaut kādos nozaru ietvaros, bet nevis, ka ielikt to cilvēku kaut kādā rāmī, kurā viņam ir jāiztur 3 vai 5 gadi, un katra atkāpšanās viņam nozīmē zināmu samaksu, sodu, zaudējumu. Un otrs punkts, kas ar to ir saistīts, manuprāt, ka reāli augstākajā izglītībā ir pamazām jādomā par to, kā izmantot, sauksim to par moduļu sistēmu. Proti, ka cilvēks var studēt, kaut kādu 5 kursu moduli un kaut vai aiziet no augstskolas, bet tā kā saglabāt, kaut vai certifikātu veidā, vai pāriet uz citu fakultātu un tur kaut kādu moduli, vai atnākt uz universitāti un noklausīties tikai šo te, un tas ir nevis kaut kā tāds nepiepildītas studijas, ka, var sakot, ja tu nepabeidz studijas, neizturē visus 3 gadus pats vainīgs, bet tas ir kaut kāds tāds konkrēts iegūms, ko es varu paturēt un aiznest tālāk. Protams, augstākā izglītībā šito dabūt cauri būs ļoti grūti, bet mans priekšlikums. Un trešais, man liekas, ka tā vai citādi mēs tomēr būsim spiest arī augstākajā izglītībā precīzāk un skaidrāk formulēt tos praktiskos uzdevumus. Proti arī tas, ko mēs šodien vairāk kārt dzirdējām, ka šķiet, ka tas laikmets ir tāds, ka nevar kritisko domāšanu iekļaut citos kursos tā vienkārši, ka viņi ir atsevišķi jāmāca, ka nevar radošo domāšanu iekļaut citos kursos. Un, ja jūs jautās skolotājiem, vai kritiskā domāšana ir skolā, viņi teiks, jā, ir. Tajās programmās, kas jau reāli darbojās. Bet es domāju, ka tiešām ir vērts viņu izcelt un skaidri norādīt, un tā skaitā arī šo praktiskumu. Proti, ka atsevišķi, it sevišķi bakalaura līmenī mācīt praktiskās lietas. Es, protams, nedomāju, ka šādu reformu veikt būtu viegli, bet man ir aizdoms, ka, ja mēs turpinām šo seno tradīciju,
bakalaura, maģistra 3 gadi, 5 gadi, ka vienā mirklī universitātes izglītība var kļūt nebūtiska vai smalkāk izskatoties nerelevanta. Ar šo smalko vārdu arī es beidzu. Mans jautājums bija šāds. Proti, cik specialitātes studentiem būtu vēlams apgūt studijas laikā, 1, bet pamatīgi, 2 labā līmenī, 3 vai vairāk. Un es atļaušos pakomentēt arī to, ko es dzirdēju te pirmīt. Kaut kur parādījās tā doma, ka cik slikti, ka pedagoģijas programma beidzēja tikai 10% aiziet uz skolām. Un man kā labs aizstāvim, tas nešķiet nekas briesmīgs. Tas, kas man šķiet nepieņemam, ka citu specialitāšu studenti, piemēram, studējot filosofiju, bioloģiju, vēl kaut ko citu, nevar paralēli vēl apgūt pedagoģiju un kļūt par skolotājiem un iet skolā. Viņiem ir jābūt, viņiem jāiet tieši pedagoģiju studēt. Ja? Un kas tad padara visu ļoti statisku. Tad beidzām ar kaut kādu apmēram līdzsvaru. Paldies par uzmanību. Paldies!